Labrīt, mīļie! Prieks redzēt jūs šeit, šajā rītā, kad jūs esat šeit pulcējušies, un arī visi, kas internetā arī klausaties, ka jūs esat ar vēlēšanos sirdī dzirdēt Dievu vārdu, un arī to mēs arī šajā rītā arī uzklausīsim. Un kā mēs arī pagājušajā svētdienā lūkojāmies uz to, kā iegūt ikdienas dinamisku lūkšanu dzīvi. Kā teikt, tā pirmā daļa mums bija tāda, ko mēs skatījāmies, kāpēc mēs lūdzam, jūs atcerieties to, vai ne? Kāpēc mēs lūdzam, un šajā rītā mēs atkal skatīsimies uz to, kā mēs lūdzam. Un es aicinātu, kad mēs arī pateicamies Dievam šajā brīdī un lūkšanu vārdus sacīsim. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs, par Tavu lielo mīlestību un žēlistību, kur Tu parādi uz mums. Mēs Tev svētījam un mēs Tev, Kungs, pielūdzam. Mēs Tavu vārdu godinam un pateicības pilnām sirdīm esam Tavā priekšā. Paldies Tev, Kungs, ka Tu esi vienmēr piln, Tavs sirds ir pilna ar vēlēšanos runāt uz mums un parādīt mums šo dzīvības ceļu, par kuru mums jāstaigā. Paldies Tev, Dievs, ka Tu rūpējies par mums, un Tev nav vienalga, kā mums arī klājās. Mēs Tev pateicamies, Tēt, ka Tu esi šeit, ka Tu runā uz mums arī, kas esam klāt, šeit pulcējušies, gan arī, kad internetā tie, kas skatās. Slavu Tev un pateicību, Tēt, lai Tavs gars runā uz mums un Tavs vārds mums ir dzīves arī šajā te reizē, kad to dzirdam. Tev pateicamies Jēzus vārdā. Āmen. Tātad mēs skatāmies ikdienas dinamiska lūkšanu dzīve, un šajā reizē mēs skatīsimies par to, kā mēs lūdzam. Protams, katram vienam no jums ir jau izveidojusies kaut kādi ieradumi, kaut kādas lietas, kā jūs arī savu lūkšanu dzīvi veidojat. Ja? Un, protams, mēs sākam ar pateicību Dievam, mēs apzināmies viņa tuvumu katru rītu, kad esam cēlušies, un citi varbūt tās arī, kad pirms paņem savu kafiju, to dara, varbūt arī ar kafiju vai tēju rokās, un varbūt ir arī kāds pieraksti, ko jūs veicat, kur jūs pierakstat kādas lietas, kuras Dievs jums uzrunā. Varbūt jūs arī lasat, teiksim, kādus pantus no vecās derības, no jaunās derības, vai ne, tad psalmiem, salmām pamācībām, vai ne. Teiksim, kā nu kuram ir tās Bībeles lasīšanas plāns, vai ne? Un kā jūs redzat to labu esam un kā tas darbojās pie jums, jūs to katrs varat arī, kā teikt, individuāli to arī darīt, kā jūs vislabāk Dievu vārdu varat dzirdēt un saprast. Ja? Ir daudz un dažādi varianti, kā tas ir, kā teikt, praksē jau, kā teikt, ir cilvēki, kas gājuši caur tam, kas ir darbojies, bet atkal mēs redzam to, ka tomēr katrs cilvēks ir individuāls un katram cilvēkam ir tās lietas, kā viņš saprot un kā viņš sadzird. Tāpēc šajā te jautājumā, kā teikt, katram pašam ir jāizdomā tas un jāsaredz tas veids, kā jūs arī caur šai lūkšanai, šim rīta cēlienam, jūs pavadat laiku ar to kungu un dzirdat to, ko viņš jums arī teica. Bet viena lieta mums ir skaidra, kad mācekļi arī bija tie, kas prasīja Jēzum, māci mums lūgt. Un to, ko mēs arī pieminējām iepriekš, ir tas, kad mums ir jāmācās, kā lūgt Dievu. Mēs apgūstam to, kā lūgt Dievu. Un arī tad, kad mēs piedzimstam Dievu valstībā no augšienes, tad arī mēs apgūstam tās dievišķās lietas, kuras mums kādreiz likās, kā varētu teikt, tādas nav priekš mums. Mēs viņus apgūstam un mēs viņus mācamies, kā tad lūgt Dievu, kā pateikties Dievu, kā būt šajā sadraudzībā ar Dievu, kā paklausīt Dievam. Tās visas lietas mēs mācamies un mēs apgūstam. Un citreiz sanāk, un citreiz atkal nesanāk. Bet atkal mēs esam neatlaidīgi šajā te jautājumā. Tāpēc aicinātu, ka mēs atšķiram vaļā Mateja evaņģēliju, un tā ir 6. nodaļa, Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa, un šeit ir tas jautājums, un mēs dabūsim tās atbildes arī uz to, kā tad lūgt, kā tad mēs lūdzam, un, Bībele jau ir tāda grāmata, kas dod atbildes. Mēs nākam ar jautājumu, mēs nākam, kur mums ir vajadzīga palīdzība, un mēs lūdzam Dievam, un Dievs mums dod to risinājumu. Un es esmu pārliecināts, ka daudz no jums to savā dzīvē esat piedzīvojuši. Ka jūs esat gājuši lūguši Dievu un nākuši viņu tūmā, un Dievs jums ir atbildējis specifiski, tieši konkrēti, kā tad
tev jārīkojās, ko tev darīt, kas tālākais ir tavs dzīves solis, kurš tev ir jāspēr. Un šeit mēs izlasīsim šo lūkšanu, ko Jēzus arī māca mācekļiem, kā tad lūgt, vai ne? Un mēs lasām Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa, un mēs izlasīsim 5. 8. pāns. Un 5. 8. pāns mēs tad, kā varētu teikt, lasām. Kad jūs lūdzat, neesiet kā liekuļi, kuriem patīk sinagogās un uz ielu stūriem stāvēt un ilgi lūgt Dievu, lai cilvēkiem izrādītos. Patiesi es jums saku, tie savu algu jau saņēmuši. Bet, kad tu lūdz, tad ieej savā kambarī un durvis aizslēdz, lūdz savu tēvu apslēptībā, un tavs tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos. Kad jūs lūdzat, nepļāpājiet kā pagāni, tie domā, ka savu daudzo vārdu dēļ tiek uzklausīti. Neatdariniet viņus, jo jūsu tēvs zina, kas jums vajadzīgs, pirms jūs viņu lūdzat. Un šeit ir tādas divas lietas. Viena tā svarīgā lieta un divi tādi apakšpunkti, ko mēs varam redzēt, ko Jēzus Kristus saka par to, kā tad lūkšana darbojas. Tā svarīgākā lieta ir, Jēzus tagad šajos te pantos māca, kā nelūgt. Tātad atkal redzēt, ir kā lūgt un ir kā darīt un ir kā nedarīt. Ja, ja tu dari tā, tu vari kaut ko darīt, bet vai tas ir pareizi? Ja saprotiet tu domu, vai ne? Ja tu kaut ko dari, vai tas ir pareizi, ko tu dari? Tu jau vari kaut ko darīt un tu vari teikt, es jau daru darīšanas pēc. Bet tas svarīgākais ir, kādi ir tie rezultāti. Ja tu kaut kādu darbu dari, kāds ir darba rezultāts? Ja tu kaut ko esi apņēmies paveikt, tad kāds ir rezultāts? Es ceru, ka jūs šo lietu saprotat. Tāpēc arī, ka tu esi nācis Dievu priekšā lūgt, kas ir tas rezultāts? Ja, kas ir tas? Un Jēzus šeit saka to, šis ir tas veids, kā nelūgt. Šādi viņš saka, nedariet. Ja? Tas Dievam nav, tas jums nav vajadzīgs, ja? un Dievs ar to nevar pieņemt. Tad skatāmies šeit. Tātad pirmā lieta ir šeit. Ja, piemēram, Jēzus māca nelūgt tādā publiski reliģiskā veidā. Un mēs zinām to, ka, piemēram, lūkšana ļoti daudz izmanto reliģiskajām lietām. Ja? Un viņš saka šeit, jūs tā nedariet. Jo farizēji gāja uz ielas stūriem maisu drēbēs. Kāds ir maisu? Džutas maiss, ja? Maisu drēbēs, ja, apģērbušies, ja? Pelnus kaisīja sev virsū un izskatījās ļoti reliģiski cilvēki. Īpaši, kā varētu teikt, viņi parāda, ar savu to izrādīšanu parāda, vai cik viņi ir tuvu Dievam, ja, ka viņi ir tādi, un tās lūkšanas viņi sacīja tikai tāpēc, lai citi klausītos. Ir citiem vārdiem sakot, viņi darīja tādu šovu, ja, viņi gāja to un darīja, un domāja, ka tā darot, viņi izpatīk Dievam. Bet patiesībā Jēzus pasaka, šādi teikt, šie cilvēki rīkojas, lai citi cilvēki tagad domātu, wow, ka šie ir par svētiem cilvēkiem. Cita lieta ir tas, kad mēs nākam kopā ar citiem ticīgiem un lūdzam kopīgas lūkšanas. Tur mēs zinām, tur ir Dieva spēks. Daudzkārt lielāks un spēcīgs, ka mēs nākam kopā un lūdzam Dievu. Mēs nākam kopā un lūdzam Dievu, mēs neizrādamies citiem cilvēkiem. Mēs nepataisam, ka mēs esam svētāki par citiem. Tātad mēs redzam, Jēzus māca, kā nelūgt. Viņi, lai izrādītos tiem citiem cilvēkiem, bet viņš saka, tu ieej savā kambarī, jeb savā istabā, kur tu esi viens pats, un tēvs tevi redz un dzird. Un tas svarīgākais ir, kad lūkšana, man mīļie, nav tas tāpēc, kad es tagad pasaku savu lūkšanu, tās ir attiecības ar Dievu. Tās ir attiecības ar Dievu. Mēs lūdzam kādu, ar kuru mums ir attiecības. Ja? Mēs apzināmies viņu. Ja? Mēs ejam pie kāda cilvēka un lūdzam viņam palīdzību. Tad mēs apzināmies viņu kā personu, pie kā mēs griežamies ar savu lūgumu, un mēs, kā varētu teikt, konkrēti, ja, arī tas lūgums un saņemam arī atbildi. Bet, ja mēs tikai ejam un, kā varētu teikt, uz ielas stūri bļaustamies un lūdzamies un tā tālāk,
tad mēs redzam to, ka Jēzus saka, tam nav nekādas jēgas no tā. Tā otrā lieta, kas ir arī to, kā Jēzus māca, kā nelūgt, ir nepļāpājiet daudz vārdus. Ja? Ja nepļāpājiet, ja tur ir daudz vārdu, tas arī var izklausīties nav personīgi. Tas nav personīgi. Ja? Citreiz ir tā, ka kāpēc mēs lietojam tādus tik daudz vārdus, kurus, piemēram, teiksim, Jēzu. Un mums liekas, vai tas kaut ko tā kā atrisinās, ja mēs, piemēram, pateiksim vairāk kārtīgi šo vārdu Jēzu. Un vienkārši paņemiet to, kā jūs ejat pie kāda cilvēka un ka jūs viņa vārdu visu laiku, kā teikt, kādas 15 reizes nosaucat, ja? Un tajā lūgumā, kas jums ir, un tas jau nav jālieto, tās ir attiecības. Tās ir attiecības, ja? Mēs varam arī, piemēram, sacīt, pavisam vienkārši, Tēvs, es nāku pie tevis un lūdzu tevi par šo situāciju manā ģimenē. Un man pietiek ar to, ka man tas nav jāsaka 15 reizes, lai Dievs tagad sāk kaut ko darīt. Mums pilnīgi pietiek ar vienu reizi, kad mēs to pasakām, un mums nav jāpļāpā daudz vārdu, it kā tāpēc, ka mēs to pateiksim 15 reizes, un tagad Dievs sāks kaut ko darīt. Tā nav patiesība. Jēzus saka, tā nedariet. Ja? Tad mēs redzam šīs divas lietas, ko Jēzus saka, tā nelūdziet, tā nedariet. Ja? Tad atkal, viens ir tas, kad es gribu, lai mums ir skaidrība, mēs mācamies Dievu lūgt. Pieņemiet to tādā pazemībā, nevis to, ka man te šodien uzbrauc, man te šodien pateicu, es te tā lūdzu, man te tā, nē, mēs mācamies Dievu lūgt. Un ļausim, lai Dieva svētais gars tik tiešām tāda pazemīga, ka mums ir pazemīgs sirds, ka mēs varam uzņēmt šo vārdu, tas ritīgi palīdzēs mums katram, kā pielūgt Dievu. Tas svarīgākais. Tad mēs arī skatīsimies tagad no tā 9. panta, ja, uz priekšu, līdz 15. pantam izlasīsim, un tad, kā Jēzus māca lūgt, ja? Tad tās divas lietas, kā nevajag lūgt, bet tagad ir kā vajag. Ja? Un tad viņš saka, tādēļ lūdziet tā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un es izlasīšu tādēļ, ja jūs cilvēkiem viņu pārkāpumus piedosiet, tad jūs debes Tēvs arī jums piedos. Bet ja jūs cilvēkiem nepiedosiet, tad arī jūs debes Tēvs pārkāpumus jums nepiedos. Paskatīsimies tagad šeit. Kā no tā, ko Jēzus Kristus saka, mēs varam mācīties, un kā mēs varam veidot šo te dinamisko lūgšanas dzīvi. Jo lūgšana, mēs redzam to, tā ir ļoti vajadzīga un nepieciešama. Jo mēs esam atkarīgi arī no mūsu debes Tēva svētības, labvēlības, un tā kā viņš, piemēram, ko ir teicis savā vārdā, kā viņš to arī var īstenot. Tātad, mēs, kad domājam, piemēram, tagad par mūsu Tēvs debesīs, mēs esam gan dzirdējuši, gan arī mēs šeit esam lūguši tā, kā tas ir šeit. Ja? Ja? Tā kā šie panti mums šeit ir, mēs to esam lūguši, mēs to esam teikuši un tā tālāk. Bet es gribētu, ka mēs palūkojamies uz to, kad šī lūgšana ir kā vadlīnijas tam, kā mēs varam lūgt Dievu. Kā vadlīnijas. Ja, piemēram, mums ir, skatīsimies tagad, man ir 7 lietas, ko es gribētu ar jums paskatīties. Ja? Tātad, piemēram, tā pirmā lieta ir pateicība, slava un pielūgsme. Pateicība, slava un pielūgsme. Mēs vienmēr nākam Dievu priekšā ar pateicību, mēs viņu slavējam un mēs viņu pielūdzam. Un redziet, kas ir, tad, kad mēs sakam mūsu Tēvs debesīs, tad, kad ieklausties šajos vārdos, mūsu Tēvs debesīs, mēs varam it kā pateikt mūsu Tēvs debesīs, bet skatāmies šeit, mums ir persona, mūsu Tēvs, un viņam ir adrese.
ja, debesīs. Tad mēs nenākam vienkārši izsakam kaut kādus vārdus kaut kur gaisā un ka kāds kaut ko varbūt dzirdēs. Un tad viņš arī atbildēs. Nē, mēs zinām, pie kā mēs griežamies. Tas ir mūsu tēvs, mūsu debesu tēvs, un viņa piederība ir debesīs. Tātad mēs savu lūgšanu raidam viņam. Un mēs sakam, svētīts, lai top tavs vārds. Tātad tas nozīmē to, šķīsts ir Dieva vārds, godāts ir Dieva vārds, un es nelietošu tavu vārdu sliktā veidā. Ja mēs nākam un sakam, svētīts, lai top tavs vārds, mūsu atbildība ir atkal tā, ka mēs nelietosim Dievu vārdu veltīgi. Tāpatās arī mēs nelietosim Dievu vārdu, lai kādu nolādētu. Ja? Tāpēc, ka Dieva vārds ir svēts vārds, un mēs nākam to arī un sakam. Ja, piemēram, es kādas lietas, un tu kādas lietas neredzi skaidri, kad nākam pie Dieva, tad mēs varam nākt un teikt, kungs, šķīstī mani. Šķīstī mani, un tas, kas ir netīrs manā dzīvē, lai tas tiek nomazgāts. Jo tāpēc, ka mēs nākam pie svēta šķīsta tēva, ja mēs nākam pie Dieva, kas ir šķīsts, tātad mēs nākam un sakam, kungs, nomazgā mani. Nomazgā man nost, es neredzu skaidri, kungs, es nesaprotu skaidri tās lietas. Kāpēc? Tāpēc, ka manā dzīvē ir kaut kas netīrs. Tavā dzīvē ir kaut kas netīrs. Un tagad, kad mums sanāca braukt uz Rīgu ar mašīnu, un tagad jūs arī, tie, kas jūs braucat ar mašīnu, jūs redzat, cik ātri jūs varat notīrīt priekšējo stiklu, un cik ātri tur kukaiņi, ja? Ja? Un tas priekšējais mašīnas stikls ir netīrs. Viņš ir netīrs. Un jūs ziniet to, kā tas ir, kad, piemēram, tie kukaiņi tur ir, vai ne? Kā tai beigti, izšķīduši pret to stiklu un tādā. Un ja tad jūs brauc kādu labu gabalu, tad paliek arvien grūtāk tā kā redzēt cauri. Labi, jūs tur varat laist to ūdeni virsum un tīrīt. Jums ir jātīra nost, jūs redziet to, vai ne? Un mums te sanāca braukt, un mums nesanāca tā notīrīt ar tiem un pēc tam viņi bija tā iecepušies iekšā, ja, tie pleķi, tā stiklā, kad nācās kārtīgi, pa pilnu programmu mazgāt. Bet te ir tā lieta, tas ir tāpatās arī mūsu dzīvē, mēs varbūt lietas skaidri neredzam. Tāpēc, ka mūsu dzīvē kaut kas ir priekšā, kas mums traucē ieraudzīt to, cik svēts, šķīsts un godājams ir Dievs. Un mēs to kaut kā aizmirstam. Tāpēc, kad kaut kas stāv mums priekšā, un mēs neredzam skaidri to, cik Dievs ir svēts. Bet tāpēc es saku, mēs varam lūgt Dievs, šķīstī mani, nomazgā man tīri, atrodoties tavā svētuma tuvumā, ja? Tu esi tik ļoti, ļoti vajadzīgs un nepieciešams man. Un tāpatās arī, kad mēs vēlamies arī parādīt citiem to, kāds ir Dievs, ka Dievs ir svēts, ja? Un Dievs runā uz tevi, tu runā uz to kungu, ja? Mēs varētu teikt tā, tādas svētas sarunas savā starpā. Un es pielūdzu Dievu, tu pielūdz Dievu, viņš ir vienīgais, visas slavas vērts un pateicība, slava, pielūgsme. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir brīnišķīgs. Un mēs katrs arī kā ticīgs cilvēks varam skatīties un teikt, bet Dievs, tu man dzīvi esi izmainījis. Un par to es tev pateicos. Tātad pirmā lieta ir pateicība, slava un pielūgsme. Konkrēts adresāts, konkrēta vieta. Un svēts un slavēts ir viņa vārds. Tā otrā lieta, ko es gribētu uz jums runāt, kas mums ir ļoti, ļoti svarīgi, ir pakļaut sevi Dieva autoritātei un viņa vadībai ikdienas gaitās. Pakļaut sevi Dieva autoritātei, viņa vadībai ikdienas gaitās. Un tad mēs redzam šeit šos 10. pantā. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Tavs vārds, tavs prāts, tavs prāts, tavs prāts. Ir citiem vārdiem sakot, lai nāk tava valstība, lai nāk tā valdīšana. Ja? Mēs redzam to, cik tas ir svarīgi. Piemēram, mēs varam lūgt Dievs valdi manā dzīvē. Mūsu lūgšana var būt arī tāda iekšā, kungs valdi manā dzīvē. Tavs prāts, lai notiek ne tikai kā debesīs, bet arī šeit virs zemes. Es vēlos, lai tu valdi manā dzīvē.
tāpatās, kā tu valdi debesīs. Varbūt mēs nemaz tādu lūkšanu nelūdzam, Dievs valdi manā dzīvē, tā kā tu valdi debesīs. Bet ja mēs sakām, tavs prāts, lai notiek kā virs zemes, kāds ir debesīs, tad mēs sakām, mēs taču nevaram būt tā kā Dievs, te notiks tavs prāts, un mēs esam ārpus tā. Dievam interesē tu, un tas, ko Dievs var izdarīt tavā dzīvē, viņam, tu esi vissvarīgākais viņam. Un, ja, piemēram, kādas lietas, kas nav pēc Dieva prāta, piemēram, tu saskaries savā dzīvē, kas nav pēc Dieva prāta, tad ir tas, kad mēs varam teikt tā, ja šis nav pēc Dieva prāta, es no tās lietas atsakos. Es negribu darīt to savā dzīvē, kas nav Dievs pēc tavu prātu. Es gribu darīt to, kas ir tavs prāts. Un tā lūkšana, piemēram, ko mēs varam arī lūgt, ir dāvā man vadības, virzienu, domas. Kaut vai vadības un virzienu. Jūs ziniet, cik daudz cilvēkiem ir vajadzīgs zināt tā vadība, tas virziens. Dievs, kur tu mani ved? Kas ir tas virziens, vai ne? Teiksim, dāvā man, kungs, tādus apstākļus arī, lai zinātu to, ka tā ir tava grība manai dzīvei. Un Dievs, lai tu varētu arī saprast to, kad pa konkrētām lietām, ko tu nāc un lūdz, bet tas svarīgākais ir tas, kad mēs sevi noliekam, kā teikt, zem Dieva autoritātes. Un mēs gribam, Dievs, tavs prāts, lai manā dzīvē tu varētu valdīt tāpatās tā, kā tu valdi debesīs. Tad tā svarīgākā lieta ir nolikt sevi zem autoritātes. Ja? Kad mēs nākam un slavējam, tā pirmā lieta un pielūdzam, tas otrais mēs pakļaujam sevi Dieva autoritātei. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Ja? Tā trešā lieta, kas ir ļoti svarīga, ir dievišķais nodrošinājums. Ja? Un tiekties pēc šī dievišķā nodrošinājuma. Es nezinu, cik daudz no jums, piemēram, tiecties pēc dievišķā nodrošinājuma. Bet mēs redzam to, kad Jēzus māca mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Nu, vai tā nav tiekšanās pēc dienišķā nodrošinājuma? Tā ir lūkšana, ar ko mēs nākam Dievu priekšā, un mēs sakām, Dievs, mūs tu nodrošini. Tu parūpē tā dienišķā, ja, tā ikdienas, Dievs ikdienas parūpēsies par tevi, ikdienas. Mums nav jādomā un jāraizējas par kaut ko, kas tur būs tālāk uz priekšu, vai mums tur pietiks un tādā, bet Dievs rūpējās ikdienas. Dievs rūpējās ikdienas, un tas nodrošinājums ir. Bet paskatīsimies šeit, kā ir lūgt Dievam dienišķo nodrošinājumu, ja tu sevi neesi nolicis zem viņa autoritātes. Mēs redzam to secību, kā tas iet. Pirmā lieta, mēs noliekam sevi zem Dieva autoritātes, un nākošā lieta ir tā, ko mēs varam lūgt no Dieva, kungs, pēc tava nodrošinājuma. Kā tu nodrošini? Ja? Un, redziet, Dievs svētī tos, kas viņam pieder. Un tie, kas nāk un godā viņu. Tie, kas nāk un visos veidos, kā Bībele arī to saka, kā pagodināt to kungu savā dzīvē. Tā kā mēs sakām, piemēram, dod godu tam kungam arī no savas mantas, mēs to lasām psalmā pamācībā. Tas nozīmē to, ka mēs arī tādā veidā varam godināt Dievu un pateikties Dievam, vai ne? Mēs noejam zem viņa autoritātes, mēs pasakam to, kungs, es tev godāšu, tu esi viss slavs vairs, bet tajā pašā laikā es zinu to, ka tu esi mans nodrošinātājs. Ja? Bez tevis es nenieka nespēju, un to dienišķo maizīt, ja, kad, piemēram, mēs skatāmies, tas ir, kad jebkurā gadījumā, lai mēs runātu par materiālām lietām, ja, teiksim, tā dienišķā maize, kas ir, vai ne? Mēs nevaram visu laiku tikai to saistīt tā kā nauda, ja, teiksim, vai ne? Bet mums ir jāredz arī to, ka, piemēram, tā dienišķā maize ir dievišķā labvēlība, viņa ir iespējas, viņas ir viss kaut kas, ja, kas, teiksim, piemēram, arī tā, ka to materiālo pusi nodrošinās, ja? Piemēram, kādu lēmumu, ka tu pieņem, piemēram, dienišķo, ir liela lēmuma, piemēram, vai tur kāds liels pirkums ir, vai ne, vai tur mašīna, vai tur māja, vai tur dzīvokli, vai tur darbs, vai ne,
Mēs nākam un lūdzam Dievu. Dievs, tu zini to, kas man ir vajadzīgs. Es esmu tavs autoritāts, un tu spēj nodrošināt to, kas man ir vajadzīgs. Un te ir tas svarīgākais to arī ieraudzīt, ja? Ka tas nav vienkārši tā, kā būs, tā būs, vai neteiksim. Bet kad Dievs, tu zini to, un tu redzi visu to, un Dievs nāk ar to sveitīto lēmumu un nāk pār tevi un saka, tā ir mana griba tavai dzīvei. Un te ir svarīgi arī to, ja mēs esam zem viņa autoritātes, mēs pieņemsim to, ko viņš teiks. Un tas viņa nodrošinājums. Redziet, mēs jau varam iet paši savā spēkā, vai neteiksim, iet un darīt un pieņemt lēmumus, un tad liekas, Dievs jau tev turpinās mīlēt, arī ja tu pieņemsi nepareizu lēmumu. Bet vienīgais tas, kas būs tas ceļš ārā no tā nepareizā lēmuma, būs sāpīgāks. Bet ja mēs staigājam zem Dieva autoritātes, slavējot Dievu un lūdzot viņam nodrošinājumu, tas, kas ir vajadzīgs mūsu ikdienas dzīvei, tad arī mēs redzam to, ka Dievs reāli ņems un to nodrošinās. Tas, ko viņš ir apņēmies. Viņš saka šeit, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Tad katru dienu ir šis nodrošinājums, ko Dievs. Mēs varam nākt un lūgt to Dievam. Un ticēt uz Dievu un paļauties uz Dievu, jo tas ir lūgums, ka mēs griežamies pie tā, kas ir spējīgs nodrošināt visu, kas tev ir vajadzīgs un nepieciešams. Un es gribētu arī pateikt arī tādu lietu, ja mēs kalpojam tam kungam. Es skatos arī, piemēram, tāpatās arī uz savu dzīvi. Es skatos, ka tas svarīgākais ir atdot sevi tam kungam, kā varētu teikt, lai viņš ir tā autoritāte pār tevi. Un tad tas nodrošinājums arī seko. Jo Dievs rūpējās par saviem bērniem. Ja jūs kā vecāki rūpējaties par saviem bērniem, tāpēc, ka jūs viņus mīlat un nodrošināt viņiem, tad cik daudz vairāk Dievs, kas mīl savus bērnus, kur godā un ciena viņu un bīstas viņiem cienu un godā, cik daudz debesu Tēvs dos to nodrošinājumu, kas viss ir vajadzīgi. Amen? Nu tā. Tātad mēs skatāmies uz to, ka slikts lēmums, ja tu esi pieņēmis savā dzīvē sliktu lēmumu, ko darīt? Pirmā lieta ir tas, ka tu to vari nožēlot, un Dievs tev saka, ja tu to nožēlo, to slikto lēmumu, kas ir pieņemts, Dievs tev piedod to. Ne? Bet tad tu lūdz Dievam, lai tas, kas ir sasēts, tas sliktais, caur to slikto lēmumu, un kas jau ir izaudzis, ja? Tur tā raža ir, lai Dievs to, kā varētu teikt, iznīcina to ražu, un ka tu vari sākt sēt to labo. Ka tu vari sākt sēt to labo. Redziet, tev nav jāmocās kaut kāds nenormāls ilgs laiks, kamēr tā raža tevi mocīs, tā sliktā raža, es par to runāju. Bet lūk Dievam, Dievs, tu esi tas, kas var iznīcināt šito slikto ražu, es apzinos, zem tavs autoritātes slavēju tevi, tic uz tavu nodrošinājumu, bet šis bija slikts lēmums manā dzīvē, kungs, iznīcina to ražu, kas tur ir, un paldies, ka tu dod man labu sēklu, un es varu pareizu lēmumu, ar labvēlību un tā tālāk. Es varu sēt iekšā, kungs, un tur augš šī labā raža. Labs lēmums, pareizs lēmums, uzticēšanās tam kungam, un tur būs arī brīnišķīga raža, kas arī tev būs. Tā ceturtā lieta, ko mēs redzam, mēs tiecamies pēc Dieva piedošanā, kā arī piedodam citiem. Mēs redzam šeit, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, jeb tiem, kas grēkoši pret mums, un tā tālāk un tā tālāk. Tātad mēs redzam šeit, ka tiecamies pēc Dieva piedošanā, kā arī piedodam citiem. Un Dievs mums dāvā tik daudz žēlastības, cik esam gatavi dāvāt citiem. Šis ir ļoti svarīgi. Ja, mēs varētu teikt, mēs gribam piedzīvot tavu žēlastību, mēs gribam Dievs piedzīvot tavu palīdzību, bet tajā pašā laikā, cik mēs esam gatavi dot to citiem. Jo kāda tad jēga, mēs visu laiku tikai sev, bet mēs citiem negribam neko parādīt. Un te atkal mēs varētu teikt tā, te ir, man piedod mums parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, bet mēs varam nākt un sacīt, ja, no visas sirds attieksmes, kungs, vai ne? Mēs sakām, tā ir mūsu lūgšana, tā ir tas, ka mēs izvērtījām sevi un lūdzam Svēto garu, lai viņš palīdz mums saprast, kam te mēs neesam piedevuši, pret ko mēs vēl turam kaut kādu rūgtumu iekšā savā sirdī, no kā mēs vēl neesam brīvi.
un mēs varam nākt un lūgt Dievam, un Dievs dāvā man šo žēlastību, ka es varu piedot, un es varu dzīvot brīvs no tās nepiedošanas. Un tā ir mana lūgšana, tā ir tava lūgšana, ar ko tu nāc Dievu priekšā. Nevis tikai pasakot šos te vārdus, un piedod man, un es piedod citiem, bet tu mini konkrētas lietas un saki, jā, man tas sāpēja, man tik tiešām var tas man tāds sāp, bet Dievs tu man saka to, ka tas nav labi, kad es to turu savā sirdī. Un lai jums ir šī personīgā saruna ar to kungu, un jūs varat runāt, un tu vari teikt, varbūt tās arī, bet man patiešām baigi grūti ir piedot, vai ne? Bet atkal Dievs tev teiks, bet es tev došu tik daudz žēlstības, cik tev ir vajadzīgi, ka tu varēsi piedot tam cilvēkam, un tu varēsi pēc tam citādāk uz viņu skatīties savā dzīvē, vai ne? Un tā kā Dievs vēlās, ka tu esi godīgs, ja? Tu vari pateikt, es piedodu mans grēks, tā kā es piedodu saviem parādniekiem, vai ne? Bet tajā pašā laikā tu vari arī nepiedot, ja? Pasakot šos te vārdus, ja? Tu vari arī nepiedot. Dievs izvērtīja, viņš redz tavu sirdi, viņš izvērtīja to, kas tevī ir iekšā. Un tāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs izvēlamies staigāt Dievu žēlastībā. Ka mēs izvēlamies staigāt iekš šī Dieva spēka, kas ir varen liels, kas palīdzēs mums, kā ticīgiem, staigāt piedošanā, brīviem no nepiedošanas, lūgt par saviem pārdarītājiem, ja? Sveitīt, ja? Tos, kur mūs kaitina un tā tālāk. Tur mēs saņemsim daudz Dieva žēlastību. Un ja mēs paskatāmies, šodien mēs varam uzvilkties pa jebko, vai ne? Mēs varam cepties atkal pa jebko un atrast vienalga, un vēlns atradīs vēl veids, kā piemest klāt vēl visu kaut ko, lai tikai tev būtu, kā teikt, drūma un bēdīga un sarežģīta dzīve. Ja? Bet tā nav tā dzīve, ko Dievs vēlās, lai tu dzīvotu. Dievs saka savā vārdā, Jēzus ir nācis, lai tiem, kas dzird man balsi, seko man, tātad dzirdēt, autoritāte, seko, ievest zaļainās ganībās pie dzidriem ūdens avotiem, kā pasargā, vai ne? No visā, mēs redzam, tāds ir Dievs. Un tādēļ jābūt arī būt kristīgai dzīvei. Amen? Redz, cik skaisti. Neko. Tātad svarīgais ir tas, ka mēs pieņemam lēmumu, mēs staigājam mīlestībā. Jo mīlestība nepiemin ļaunu, viņi neskatās vairāk atpakaļ uz pārdarījumiem, tas ir bijis, tas ir pagājis, šodien ir jauna žēlstības diena, un mēs dzīvojam mīlestībā. Un mīlestība panes daudz, ja? Viņi spēj to izdarīt, un mēs varam lūgt Dievs, ka es staigāju tavā mīlestībā. Tu esi tas, kas man palīdz arī kā dzīvot to piedošanas dzīvi. Tā 5. lieta, ko mēs redzam, lūgums pēc vadības un aizsardzības. Mēs varam nākt un lūgt pēc vadības un aizsardzības. Un to mēs arī lasām šeit, šajā 13. pāntā. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Ja? Mēs nākam un lūdzam pēc vadības un aizsardzības. Ko mēs lūdzam? Mēs lūdzam, kungs, vadi mani pa dzīvības ceļu. Jo tikai tavs ceļš, patiesības ceļš ir dzīvības ceļš. Vadi mani par to. Lai tavs vārds, patiesības vārds, izgaismo man šo ceļu, pa kuru es eju šodien. Tāpat tās arī mēs lūdzam aizsardzību, vai ne? Lai Dievs pasargā. Ja? Es teiktu tā, ja es lūdzu pasargā mani, pasargā manu sievu, pasargā manus bērnus, manu ģimeni, draudzi, ja? Un ja vēl kādus cilvēkus, ko Dievs liek tā kā prātā, ja? Tad arī, kā varētu teikt, aizlūgt par viņiem. Vai ne? Un tas ir tas veids, kā ir dinamiska lūkšana un aizsardzība, ja, un vadība. Jo svarīgi ir tas, ka arī ne tikai tu zini to, kas ir Dieva vadība tavā dzīvē, bet ka tu arī lūdz, piemēram, par saviem brāļiem un māsām, arī Kristu draudzē, ka lai arī viņi zina Dieva vadību savā dzīvē un var kalpot tam kungam un darīt to, kas ir pareizs un patiess Dieva acī. Amen? Un tad mēs skatāmies šī 6. lieta, ko mēs redzam. Un šī 6. lieta ir, ka mēs sakām, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Jo tev pieder. Tad mēs varam sacīt un apliecināt šo dievišķo patiesību. Un kā mēs to varam darīt? Mēs varam teikt, tev pieder valstība, tev pieder spēks, un tev pieder gods. Ne man un ne tev, ja, mums tas nav.
bet tas ir Dievam. Citi cilvēki, mēs redzam diezgan daudz cilvēku ceļ savu valstību, savā spēkā un savam godam. Arī cilvēks skatās. Un tas ir antikrista gars, kas uz to skubina cilvēks. Ceļ savu valstību, savā spēkā un savam godam. Bet mums ir jāsaka, tev pieder valstība, man nav valstības, man nav spēka, bet viss, ko es varu darīt, es kalpoju tavā spēkā, kungs, tev. Tavam godam un dara visu, lai tavu valstību iet plašumā. Un redziet, ja mēs šīs lietas pieminam ikdienas savā lūkšanā, tad nevis mēs būsim pasīvi, kā varētu teikt, kā kristieši malā stāvētāji, bet mēs būsim aktīvi. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs dos šo spēku, ko mēs lūdzam. Gan piedot, gan nodrošinājumu, gan būt priecīgi zem Dieva autoritātes, slavējot viņu, gan tāpatās arī apzinoties to, ka Dievam pieder valstī, un ka visu, ko mēs varam darīt, nevis mēs katrs ceļam savu valstību, bet Dievam pieder visa vara. Viss viņam pieder. Un ja mēs esam noderīgi kādā lietā, tad Dievs lieto mūs tajā lietā. Un tā 7. lieta, kas ir tas āmen, vai neko? Un bieži vien tad, kad ir lūkšana, ko jūs sakāt? Jūs sakat āmen, un tas apmēram tā, ka citreiz var likties, es pabeidzu. Tad viss, vai neko? Noliek klausuli un projām. Bet ko mēs sakām ar šo āmen, kad mēs sakām, vai ne? Mēs patiesībā pasludinām ar to savu ticību Dievam. Un tas nozīmē, patiesi, lai tas notiek. Tad, kad mēs sakam āmen pēc tās lūkšanas, patiesi, lai tas notiek, lai tas piepildās to, ko mēs esam lūguši Dievam. Tas ir tas svarīgākais, ko atcerēties, lai mums būtu dinamiski šī dzīve. Mēs varam šo lūkšanu noskaitīt 5 sekundēs, 6, 7, 10 sekundēs, bet mēs varam šo lūkšanu, šo mūsu Tēvs debesīs, pēc tām vadlīnijām, mēs varam lūgt kaut vai 5 stundas. Ietverot iekšā to, par ko Jēzus šeit runā, kā teikt, tādā koncentrētā veidā, mēs varam lūgt par to, un mums neliksies, ka mums ir tā kā pietrūkst kaut kas, par ko aizlūgt. Cik ilgi mums vajag, lai mēs šo lūgšanu pateikt mūsu Tēvs debesīs? Svētīts, lai to tavs vārds. 10 sekundes. Cik? 15 sekundes, lēnā tēma, vieglā valodā, Bet, un tad ir viss, vai ne? Bet mēs varam šos vadlīnijas ņemt un ielikt iekšā to, ko mēs arī šajā rītā mācamies, un tad mēs redzam, kā teikt, tā lūkšana, viņa būs dzīva vairāk, viņa būs, kā varētu teikt, paši, kā teikt, es viņu citādi nevaru nosaukt kā tādu dzīvelīgu lūkšanu. Jums pašiem nebūs garlaicīgi, jūs neskaitīsiet kaut kādu mantru, bet tie būs jūsu vārdi, no sirds vārdi, balstīt uz dzīvām attiecībām ar savu debesu Tēvu. Un tāpēc es saku, ja, teiksim, piemēram, ir kādas lietas jāmaina tavā lūkšana dzīvē, tu dari to lūdzot Dievu, lai Dievs tev palīdz. Un varbūt sākumā būs tā, kad tev priekšā būs mūsu Tēvs debesīs lūkšana, un tad tu saliksi šos te punktus, kurus tu šajā rītā dzirdēji, un tu teiksi, bet es, piemēram, pie šīs lietas, es vēl varu pieminēt to un to. Un es tev gribu pateikties, tēt, par tiem brīnišķīgiem darbiem, ko tu darīji vakar manā dzīvē. Un es gribu svētīt tevi, un varbūt tas tev paņems savus 10, 15, 20 minūtes. Varbūt tās, es nezinu, Bet tas jau nav nekas slikts. Taisn otrādi, tu veido šīs attiecības ar Dievu. Un tas ir tas, ko Dievs arī vēlās no tavas dzīves. Tad, kā mēs lūdzam? Kāpēc mēs lūdzam, bija pagājušā svētdienā, un tad kā mēs lūdzam. Un vienkārši mēģiniet to darīt, praktizējiet to savā dzīvē, un jums izveidosies dinamiska lūkšana dzīve, tāda, jūs redzēsiet, jūs būsiet vienīgi un vienīgi ieguvēji. Vienīgi ieguvēji. Jums nebūs kaut kas reliģisks, jums nebūs kaut kas tikai tas, kas ir baznīcā, jums būs jūsu lūkšanu dinamiska
dzīve, kur jūs varēsiet dzīvot attiecībās ar to kungu. Un tā kā Bībelē mums ir sacīts, jums nav, kāpēc? Tāpēc, ka jūs nelūdzat. Un kāpēc nelūdzat? Un ja jūs lūdzat un nedabonat, tāpēc, kad ar nešķīstām sirdīm jūs lūdzat, jūs gribat savām kārībām. Bet ja mēs paņemam šo te piemēru, ja es saku, kā lūdziet, pirms tam bija kā nelūgt, bet tad ir kā lūdziet, daram to, un lai Jēzus vārds to apstiprināts mūsu dzīvēs. Kad mūsu lūkšana dzīve nav garlaicīga, ka mūsu lūkšana dzīvē nav tā, ka mums pietrūkst vārdu, ko mēs tagad teiksim, bet kad viņa ir ļoti brīnišķīga, vienkārša, saprotam tev pašam, ko tu lūdz, un nav tur jāatkārto entie vārdi, ja tur atkal un atkal vienu un tie paši, un tas nav jālūdz entās 10 reizes. Dievs dzird pirmo reizi, kad tu paņem un pasaki to, kas tavā sirdī ir. Lai Dievs svētī mūs visus un, kā teikt, mūsu lūkšana dzīve kļūst dinamiskāka, dzīvelīgāka un svētīgāka mums pašiem, un mēs neesam malā stāvētāji, mēs lūdzam par to, ko Dievs mums ieliek sirdī, gan par draudz, gan par saviem mīļajiem, kas mums ir tuvu un tālu, un mēs varam, kā teikt, būt ļoti, ļoti spēcīgi atkarīgi no tā kunga zem viņa autoritātes un baudīt viņa nodrošinājumu. Amen? Amen. Piecelsimies lūdzu kājās un pateiksimies Dievam. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs, par žēlastību un vēlreiz žēlastību, ko Tu dāvā mums arī šajā rītā piedzīvot. Mēs pateicamies, Tēvs, par šo dzīvo vārdu, kas nāk pār mums, un mēs varam dzirdēt to, kā Tu, kungs, saki par lūkšanu, kā nelūgt un kā lūgt. Un paldies, Tēt, ka mēs varam apgūt šīs lietas. Un mēs lūdzamies, Dievs, Tavu palīdzību, Tavu žēlastību. Palīdz mums, kungs, mācīties, kā Tev lūgt, kā pareizi lūgt, kā to darīt, ka nevis tikai mēs izsakam kaut kādus vārdus, bet ka mēs piedzīvojam arī to rezultātu, ko mēs arī nākam un lūdzam. Jo mēs varam nākt pie Tevis, Tēt, un mēs varam lūgt, un mēs saņemam to, ko no Tevis, ko Tevi esam lūguši. Tu esi tas, kas nodrošina visas lietas. Un mēs pateicos, Tēt, ka mēs varam Tev godināt un Tavu vārdu augstu celt. Un ka mēs varam nonākt zem Tavas autoritātes. Ka mēs varam piedot arī tiem, kur mūs ir sāpinājuši. Un mēs varam tik tiešām būt žēlīgi, tā kā Tu esi žēlīgs. Un paldies Tev, Tēt, ka Tu rūpējies par mums. Ka mums nekā netrūkst. Mēs slavējam Tevi. Un mēs apliecinām to, ka mums jau nepieder tā valstī, bet Tev pieder visa vāra, viss spēks un viss gods un valstī. Tas viss ir Tavēs. Un ja Tu mūs redzi kā cienīgs kalpot Tev, mēs esam pateicīgi no visas sirds, esam priecīgi arī to darīt. Tēt. Paldies Tev, kungs, ka varam arī sacīt savu āmen. Un ka tas patiesi, tas arī piepildīsies un tā tas arī būs. Tev viss gods, slavu un mūžīgi teikšana, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Māci mums lūgt. Āmen. Āmen. Vai mēs arī vēl dziedam? Kādu ravīt ir augšā, vai neko? Jā. Tad tev būs jādzied.